Mēs šobrīd ejam pa Jūras ielu, un Jūras iela, kā jau pēc nosaukuma, mēs saprotam, ka šī ir pilsētas centrālā iela, kura iziet uz jūru. Saki, lūdzu, kādi koki bija pirms tam? Jo es saprotu, te bija vairākās abās pusēs dažādi koki. Kādi šeit bija iestādīti? Šī ielā kaut kad stipri pirms mums ir bijuši ķiršu aleja, un tad pēc tam nāca liepas jau. Un pat cik iela ir ļoti šaura, tad liepas tika ļoti daudz arī traumētas, un līdz ar to tika izsaukts koku vērtēšanas eksperti. Un šie koku vērtēšanas eksperti novērtēja, ka 2/3 no kokiem vairāk nav dzīvotspējīgi un neatdod to, kas pilsētai būtu nepieciešams. Un saka, Ingi, ir tā, ka tas koks ir izaudzis kaut kādā konkrētā izmērā, un vairs viņš īsti tik daudz neražo skābekli. Tieši tā, protams. Labāk vecos kokus ir utilizēt, stādīt jaunus, jo tajā augšanas procesā viņš daudz vairāk un lielāku labumu dod visai pilsētai. Un arī par to, ka tas ir tomēr ieguldījums nākotnē, jo šie koki, būsim reālisti, viņi savu pilnbriedi sasniegs droši vien mūsu mazbērnu laikos. Kādi koki pašlaik izvēlēti, kas tiek stādīti tagad? Tātad pilsētas ainava arhitekte kopā ar projektētājiem ir izvēlējušies parasto skabārdi, karpinus, kurš pilsētas vidē ir ļoti izturīgs. Tāpatās kā Hollandas liepas, tā arī skabārži ļoti labi pakļaujās formēšanai, un mēs ļoti gribam cerēt, ka iedzīvotājiem tas neradīs problēmas ne ar mājām, ne sienām, ne jumtiem. Tā sistēma, saki, līdz kurienai atrodas šajā pusē, ja es nemaldos, viņa kaut kur līdz šejienai bija, vai ne? Jā, apmēram. Šeit zem bruģa. Jā. Un ceļa daļā, šeit ir, kamēr mašīnas nebrauc. Tur līdz ir bruģi. Te bija līdz šejienai kaut kur tika rakts vaļā. Jā. Te pat var redzēt. Un platumā ir 6 metri. Un šejienai apmēram. Jā. Šeit apakšā tika iestrādāta mūsu sistēma, kas gan ceļa slodzi nes, gan gājēju ceļa slodzi nes, un dod tam kokam apmēram 8–9 kubi auglīga augsne, kur viņš var izaugt un ielaist saknes iekšā. Jā, Tāpat arī tajā sistēmā ir atsevišķa gaisa šķirkāta, kas atļauj saknēm augt lielākām. Un tādā veidā nebojās bruģi apkārtē, jo jūs varēsiet redzēt, ejot pa ielu, kad ir abās pusēs, kur lielie koki ir, kur visām apkārt viss bruģis, viss gājēceļš ir uzspiests augšā un deformēts. Šeit tas ir novērsts jau pašā sākumā. Gribu piemetināt arī, ka tas nav vienkārši tā ielikts iekšā, kā vienkārši, ka taisna truba, bet viņi ir izvīta cauri, gan viena, gan otra truba ir izvīta cauri, lai kokam augot uz leju saknēs tiek ievadīts gan gaiss, gan ūdens, un, ja nepieciešams, arī minerālvielas. Un ja arī tev ir interesi par šīm sistēmām, risinājumiem, droši sazinies ar mums un iedosim visu rasējumu, zīmējumus, un tu varēsi lietot mūsu sistēmu savos projektos.